Ak, Dievs, cik jauki atkal te būt. Vesels gads ir pagājis, un prieks par to, ka mūsu pulciņš tiešām paliek lielāks un lielāks. Bet daudz te ir jaunu cilvēku, un es varbūt sākšu savu dzīves stāstu no paša sākuma, lai tiešām jūs tā līdz mielēm saprastu un izprastu, caur kam es esmu gājusi un kur es esmu tagad. Mana mamma jau nedaudz piefiksēja to, ka tātad pēdējos 10 gadus es esmu bijusi kultūras nozarē strādājusi, vadošos amatos, kultūras nama vadītāja, pēc tam pēdējie 7 gadi Alūksnes novada Alūksnes novada muzeja direktores amatā. Un liekas taču, ak, Dievs, dzīve ir izdevusies, vai ne? Visi tik forši, ir amats, ir status, ir dzīves piepildījums, autoritāte savā novadā un prieks vecākiem. Un tomēr, vienmēr tas visums, vai Dievs, sauciet jūs, kā to gribiet, bet iedod tev pa to pakaļu tajā brīdī, kad tu to vismazāk gaidi. Un, protams, arī mans ceļš šeit sākās caur veselības problēmām, ja? Kā lielākai daļai, jo cilvēks īstenībā ļoti daudzas lietas nepamana, ja, kad kaut kas notiek, bet tad, kad tev jau uzsit tik zemu, ka tu jau vairs nezini, no kā piecelties, tad tikai tu sāc domāt, kaut kas nav manā dzīvē kārtībā. Un neiedziļināšos savā veselības stāstā, bet tur bija arī galvas sāpes, alerģiskas reakcijas, nemitīgas, visa tā kasīšanās, niezēšana, enerģijas trūkums, trauksme un tā tālāk. Un mana mamma, kā mediķis, jūs jau dzirdējāt, ja, arī es gāju visu tradicionālo ceļu, neatrisināju to, un te es domāju, kāpēc tā? Ir kaut kam jābūt šai pasaulē, jo es neesmu ar to mierā, ka man tagad visu dzīvi savos 37 gados tolaik bija, ka man visu dzīvi jādzer Tavegils, ibumetīns un jau smagākas zāles, un es ar to nebiju mierā. Un paldies Dievam, tiešām tiem cilvēkiem, tie, kas dalās tajos stāstos. Es ieraudzīju Annas Ivanovas stāstu par šīm alerģijām, caur šo savu dēliņu, un es domāju, bet varbūt arī man tas var palīdzēt. Varbūt arī man ir jātīra organisms, jo es par to vispār neko nebiju dzirdējusi. Un izejot šo visu koncepciju, manī arī atmodās, pilnīgi tas, kā te teica, ja tas sīpoliņš, ka tev sāk vienkārši kārtiņa pēc kārtiņas vērties vaļā, ne tikai fiziski, bet arī emocionāli, garīgi. Es beidzot, man bija enerģija piecelties no rīta, iet ārā, staigāt, skriet un vienkārši ieklausīties sevī. Ieklausīties, ko es gribu. Un šī koncepcija tā nostrādāja uz mani, ka es domāju, jā, par to ir jāzina visiem. Visiem par to ir jāzina, jo cik daudz cilvēku cieš, klusē, tēlo, ka viss ir kārtībā. Un es pieņēmu šo lēmumu, kad es ar to sākšu dalīties. Un es iešu tādiem maziem solīšiem šajā biznesā. Un kā jūs domājat, vai daudzi cilvēki man saka, vai, Diana, kas tad tev? Tu jau tāda pieradusi uz skatuves jau no 3 gadu vecuma, tev jau nav bailes, tev jau nav problēmu, ja iziet publiski parunāt, bet jūs neziniet, kam es esmu izgājusi cauri. Lūdzu, pirmais slaids. Tātad, kad es pateicu šim biznesam jā, pirmais, kas mums ir jādara, pirmais mūsu biznesa instruments, jādalās ar savu rezultātu. Es saņēmu drosmi, sāku dalīties sociālajos tīklos, protams, pirmām kārtām. Un kā jūs tur domājat, ja? Ko es tur saņēmu? Jā, Diana, malacis, tev izdosies, mēs visi gribam attīrīties. Tā bija? Kā jums liekas? Protams, ka nebija. Protams, pirmais, ja, uz ko mēs arī fokusējam savu uzmanību, uz negatīvajiem komentāriem, uz heiteriem. Tātad heits internetā. Un ziniet, tas heits internetā aizgāja jau pat tik tālu, ka man nācās rakstīt policijā iesniegumu. Jo tika nomelnota es, tika nomelnota Vineta, bet tad, kad nomelnoja, jau aizskāra manus pašus tuvākos cilvēkus, manus bērnus, tad man kā mātei tas nervi neizturēja, un es iesūdzēju šo cilvēku policijā. Un iedomājieties vispār cilvēka loģika, pieaudzis vīrietis, 50 pāri gadi, man raksta tādas, vienkārši ārprātīgas lietas, un tam man likās,
labi, par to mēs parunāsim vēlāk, ja? Tātad kritika, apsmiešana. Apsmiešana kāda? Protams, ja? Ko tu taču esi kultūras, tu tikko te biji muzeju vadīja, tagad tu pēkšņi visus ārstēsi. Es saku, nē, es nevienu neārstēju. Es rādu veselīgu dzīvesveidu, šo ceļu, šo koncepciju, es dalos ar savu rezultātu, kādu es viņu esmu ieguvusi. Un tātad šī te apsmiešana, kritika, iesniegums policijā, šie te uzbrukumi kompānijai un mūsu līderiem, jūs jau dzirdējāt, ja, šos te visi karmas latvieši, un tas bija vienkārši ārprātīgs kaut kāds laiks un nenormāla turbulence, kam vienkārši vai nu bija jāiziet cauri, vai arī tu vienkārši aizēji. Atskaitīšanās knāp, tas arī foršs fakts. Tātad, kamēr strādāju muzejā, direktoras amatā, te bija jau sieviete pieaugusi, vēl pie tam man pazīstama. Es domāju, ka tā bija viņa. Vienkārši viņai nepatika tas, kā es savu dzīvi tagad veidoju, ka man veicās, ka man visi forši. Viņa pasūdzējās knābam, lai viņi izpēta mani. Kas tad, vai es tiešām neesmu kaut kādā interešu konfliktā? Vai tiešām es kā amatpersona drīkstu vispār nodarboties šajā visā sfērā? Bet tur arī viss, protams, pagāja mierīgi, forši un bez raizēm. Komandas izjukšana, jā, ko arī jau pieminēja meitenes, bija šis laiks, tad, kad bija tā turbulence ap šo visu, daudzi cilvēki to neizturēja. Tiešām, tā arī notiek. Ir, kas paliek un ir, kas aiziet, kas vienkārši to tajā brīdī to nespēja izturēt. Un kā jums liekas, cik iemeslu man te bija aiziet? Tie iemesli. Tās reizes es varēju vienkārši pacelt balto karogu un pateikt viss. Es padodos, es aizeju. Bet tad arī strādājot ar šo te savu prātu, kā Elīna saka, kā meitenes, es vienkārši mans prāts tagad, es viņu noņemu malā un ieklausos sevī. Kas ir tas, ko es gribu? Vai priekš manis visi šie cilvēki, šie heiteri, vai man ir svarīgs viņu viedoklis? Vai viņi man iedos manu sapni? Vai viņi man iedos manu sapņu dzīvi? Vai viņi manus bērnus izskolos, vai viņi mani iedos naudu, aizvedīs mani ceļojumā, vai viņi man iedos šo manu brīvību, kuru es tik ļoti gribu. Un ziniet, tie, kuri ieklausās šādos cilvēkos un nobīstās, viņi vada jūsu dzīvi, nevis jūs paši. Viņi vada jūsu dzīvi. Un es nebūšu tā, kuru vadīs kāds. Es toreiz mamma, es domāju, tad, kad man ar lielas bailes bija pateikt vecākiem, ja, ka es aizēju no muzeja, palieku šeit, un es domāju, ak, Dievs, ko man vecāki, bet pat, ja vecāki būtu pret, es būtu palikusi šeit. Redziet, tā ir tā ticība sev, ticība produktam, ticība tam, ko tu dari. Un kā tas ir rezultējies šobrīd, varam pārslēgt tālāk. Šobrīd es vienkārši izbaudu savu dzīvi. Jo es nekad nezināju, kad es varētu tiešām dzīvot tik brīvi, tik forši, kā es to esmu vienmēr tikai kaut kur tālu redzējusi, kā citi to dara. Bet tagad es tā kaifoju no savas dzīves. Es pieceļos no rīta. Es nezinu, kas pa dienu, vienalga pirmdiena vai sestdiena. Es pieceļos, es daru savas lietas, es eju uz ezeru peldos, es izskrienu, es meditēju, es dzeru savu ūdeni, uzlādējos pozitīvi šai dienai. Plānojam pasākumus, nemitīga pašizaugsme, nemitīgi pasākumi, ceļojumi un tā kopā būšana un tas, kad es atstāju vērtību cilvēkiem. Un arī tagad, es skatoties uz šodienas saviem cilvēkiem, kuri dalījās savos stāstos, kas būtu ar jums un kas būtu ar mani pašu, ja es nebūtu to dalījusies, ja es būtu noklusējusi. Jūs padomājiet, cik daudz laimīgus cilvēkus jūs varat padarīt tikai padaloties ar informāciju. Tāpēc tiešām neturēsim šo te sveci zem pūra, bet vairosim labo. Atcerieties, tās bailes, tad, kad tie heiteri visi uzbrūk, jums ir vienkārši bailes palikt vienam. Bet jūs redzat, mēs neesam vieni. Mēs neesam vieni, mēs esam daudz, mēs esam ļoti daudz. Turieties pie tiem cilvēkiem, kas jūs iedvesmo, motivē, nevis tie, kas jūs grib paķert līdz tur lejā. Un maniem bērniem tas ir arī, redziet, arī
rīkla aiziet ciet, ja. Un maniem bērniem tas arī, es esmu tik ļoti priecīga, ka es viņiem varu parādīt, ka ir cits veids, kā dzīvot, ka var pelnīt naudu viegli, ka var darīt lietas viegli. Un mana meita vispār, viņa saka, mamu, kā tas ir, ka tu pelni naudu, sēžot telefonā? Es saku, nu redz, cik fantastiski tas ir. Nu, lūk, un tie ir ceļojumi, tie ir panākumi. Principā, esot šeit, Coral Club, es esmu nosegusi visas savas vajadzības. Nākošo slaidiņu, lūdzu. Un pirmām kārtām tā ir veselība, tas ir laiks un tā ir nauda. Un tik daudziem cilvēkiem nav kaut kā no šī. Viņiem varbūt ir veselība, bet viņiem nav ne laika ceļot, nav laika bērniem. Viņiem nav naudas vispār par ko ceļot. Kādam cilvēkam ir laiks, bet viņam nav veselības. Viņš guļ tai gultā caurām dienām un nevar sevi realizēt. Tam, kam ir nauda, bet viņam varbūt vairs nav veselības. Ko viņam tā nauda, ja nav veselības un resursa, kur to iztērēt? Un šie 3 fundamenti ir tie, kas mani, es pat neteiktu tur, es vienkārši te esmu, es tajā dzīvoju. Tas ir mans dzīves stils, un esmu ļoti pateicīga par to, jo grūti laiki rada stiprus cilvēkus. Stipri cilvēki rada labus laikus, un tie esam mēs. Un sirsnīgs paldies tiešām Vinetei Meduņeckai, mīļā, tas ir tiešām, jā, tas bija tiešām aizkustinoši. Tagad tu man atgādināji to, ka dzīves grūtākajos brīžos tie cilvēki, kas ar tevi paliek, tā ir pārbaude, kurš paliks un kurš nepaliks. Tāpēc, mīļie, ticat sev. Ja jums ir grūti, vēršaties pie saviem līdzcilvēkiem, tie, kas esam mēs šeit, mēs esam kopā, mēs esam spēks, un jo vairāk mēs būsim, jo vairāk mēs vienu dziesmu dziedāsim, jo skaļāk tas izskanēs pa visu pasauli. Paldies!